ir vairāk strīdīgi jautājumi, kur mēs katru dienu satiekamies un diskutējam gan ar opozīcijas deputātiem, gan ar pozīcijas deputātiem, ar sociālajiem partneriem mums ir bijusi tikšanās. Viens no tādiem diskutablajiem jautājumiem, ko mēs uzskatām par pieejamības skolu. Nākamā lieta, protams, kas ir diskutablais jautājums, ir, vai var ieviest modeli, teiksim, 2 gadu laikā. Tā ir diskusija ar Ašrādeni vai ar kādu vēl? Tas ir viens no uzdevumiem, ko man lūdza arī apskatīt, vai var ieviest modeli pakāpeniski gadījumā, ja mēs nevaram nofinansēt uzreiz no 1. gada. Tā minimālā programma ir ieviesta 2 gadu laikā līdz šīs Saeimas termiņa. Minimālā programma. Padiskutējam. Es atvainojos, nepareizi pateicu maksimālā programma. Maksimālā programma ir ieviest šīs Saeimas laikā, jo tāpēc, ka šai valdībai un šai Saeimai ir jāizdara darbi līdz galam. Vispār tas, ka mēs šovakar šeit tiekamies, tas jau vispār pēc definīcijas ir skumji, jo tas nozīmē, ka ja mēs šeit tiekamies, tad kaut kas nav noticis ar šo modeli. Kas? Acīm redzot, kāds pozitīvs lēmums nav pieņemts, jo visticamāk, ja viss būtu kārtībā ar modeļa ieviešanas virzību un lēmumiem, tad mēs šovakar šeit netiktos. Pie modeļa ir ļoti strādāts un vēl ko, ļoti daudz kompromisu ir iestrādāti par labu arī skolu tīklam un tā tālāk. Mēs saprotam, ka ir vienīgais šis te politiskais lēmums. Ja mums ir 150 miljonu it kā izskanējusi telpa, tad tagad sanāk, ka izglītība konkurē ar demogrāfiju.